Sveiki! Mani sauc Ginta, un šī ir Sikspārnes stāsti, jeb man radošās dzīves pozitīvie stāsti. Labrīt jums no Kurzemes kalna namiņa. Ir šodien burvīgs svētdienas rīts. Jā, laukā ir mazliet tāds vēsāks, droši vien pavasars nekā parasti mums ir pieņemts, toties zāles zied. Aug ļoti labi, viņai netraucē ne augstums, mitrums ir pietiekoši un jā, kaut kur aizkavējies pavasaris. 113 metri virs jūras līmeņa, fantastiski burvīgs kalna namiņš ar burvīgu, fantastisku, radošu noskaņu. Dars arī. Pēc šīs stāsta došos kartupeļus stādīt. Jā, pavasars šogad ir iekavējies. Es ceru, ka jums viņš būs, vasara būs ražīga. Mums ne āboli, ne ķirši, nekas nebūs. Visi nosalis. Bet lai nu kā, par radošumu. Šodien es jums vēlējos ierakstīt šo stāstu. Man vēl māja beigas, es ceru, ka jums arī. Jo es nezinu, kad es nākošo sanāks man ierakstīt. Ir tādi šķēršļi, momentiņi, kas varētu traucēt nākamam stāstam. Jo darbi saplānoti ir daudz un dikti, un brīva laika kļūst mazāk. Bet par ko šodien? Šodien es jums parādīšu 5 savus pēdējos gatavos darbiņus. Un, jā, teikšu uzreiz. Šis gads visdrīzāk man būs zeķu gads. Jo vismaz 12 zeķu pāri man jau ir gatavi un būs vēl, tā ka, diemžēl jābēdina tos, kam zeķis nepatīk, bet man zeķis šogad būs topā. Bet, kā zināms, es neādu vienkārši zeķītes, es ādu viņas ar odziņu. Un tāpēc es rādīšu arī šodien 5 darbiņus, 3 zeķes, dažādas skaistas raibas, bet, lai to visu atšķēdītu, rādīšu zeķe, džemperītis, zeķe, topiņš, zeķe. Un mazliet par to, kas man procesā un kas plānojas. Bet tagad laiks ķerties pie gataviem darbiņiem. Pirmais darbiņš, ar ko es gribētu sākt, tas būs darbiņš, kas man ļoti, ļoti ātri tapa. Un tas ir Renātes dziedātājas kopprojektiņā, kurā tātad katru mēnesi mēs ādam zeķu pāri pēc viņas dotās tēmas. Māja tēma bija dabas bagātība. Un tur cilvēks varēja izvērsties, ko viņš tajā dabā redz. Vai tas saistībā var ar pavasaru, bet var jau būt kā ar vasaru jau. Katrā ziņā, jā, kas kuram ir tā dabas bagātība, ko mēs katrs, kurā brīdī redzam. Un tiklīdz kā es redzēju, ka tur bija pieminēts medus un bites un tam līdzīgi, es skaidri un gaiši zināju, ka es gribēju uzadīt beidzot medus šūnu zeķītes. Jā, es viņus uzadīju. Ļoti ātri un strauji, bet ar viņām tik viegli negāja. Un tagad stāstu un rādu jums medus zeķes. Zeķītes ir ļoti skaistas. Tātad, kā jau es teicu, viņas nav vienkāršas, viņas ir īpašas, un tagad stāstīšu, ar ko viņas ir tik īpašas. Vēl es dzirdēju, ka esot jāstāst arī par savām neveiksmēm. Tad lūk, stāstu par savām neveiksmēm, kuras es parasti uzskatu par pieredzi. Es šīs zeķes sākotnēji, lai es viņus vispār varētu sākt adīt, es ārdīju, es precīzi nepateikšu, bet tās varēja būt 5 līdz 8 reizes. Un kādēļ? Turpinājumā. Man uzmetums ir tāds dubultā pīnīte, kuru mums iemācīja Baiba Jautāķe pie bārkša cimdiņiem. Un, jā, tas tāda tambora adatu ap adām adatām uzmetums. Viņš vienkārši ir skaists, jo es neredzēju šeit valnīti šīm zeķītēm. Tiešām goda vārds. Tālāk, zeķītes ir radītas no 7 brāļu dzijas, Novitas dzija, un piefiksējam šo, ka viņas ir domāts adīt ar 3,5 adatiņām. Es adīju ar adatiņām numuru 3, būtu es zinājis, ka 3,5, es mazāk būtu guvusi savu pieredzi. Tā ir pa medus šūnām.
Medus šūnas ir daudz un dažādas. Var sadīt ar izvilktiem valdziņiem, var ar vairāk pīnītēm, mazāk pīnītēm, var mežģiņu rakstā. Es izvēlēju šādas te. Man liekas, ir ļoti skaistas, un tur praktiski iet visur krustojumi. 1x2. Rakstiņš ir ļoti viegls, es gribētu cerēt, ka es viņu ielikšu kaut kad YouTube, parādīšu. Zīmējums man jau ir uzzīmēts, vispār jau ir uzfilmēts, tikai nav samontēts. Vienmēr sakot, meža bišu šūnu rakstiņš. Tā kā viss ir pīnītais, tieši tādēļ es nevarēju uzķert to valdziņu daudzumu, kas ir nepieciešams, lai tas platumiņš būtu normāls. Tātad ar adatiņām numur 3, kad es adu biezu zeķu dzīvi, parasti man pilnīgi pietiek ar 44 valdziņiem. Nu, un šeit es bakstījos 44, 48, 52, 56, beigās bija 60. Ar 60 valdziņiem bija ļoti, ļoti labi. Nu, tātad es uzadu stulma daļu, uzadu šo te papēdīt, un tad es gribēju vienkārši labisku adījumu. Un izskatījās ķēmīgi, un ziniet kādēļ? Mana kļūda. Šeit vajadzēja samazināt adatiņas uz pusadatiņu mazāku, gan papēdītim, gan šeit, jo pēc pīnītēm, tātad gludais adījums aiziet tādā, baigi daudzums, baigi lielais. Tātad tur nevajag tik daudz sos valdziņus. Ja es būtu pārgājusi uz mazākām adatiņām, viss būtu ļoti labi. Es nepārgāju. Un te nu ir mana kļūda. Bet to visu laboju, tā kad es turpināju šūniņa sādīt, bet tajā pēdiņā gan es pārgāju, nevis tātad te bija 60 valdziņi, te uz 56. Un tad bija tīri labi. Zeķītes ir ļoti labas, viņas ir uz 39, 40, kā es izmēru, bet parasti no 100 gramiem seškārtīgas zeķu dzīves var uzadīt zeķu pāri, un tādu lielu, brangu, skaistu. Man šeit ir šī drops nortiņš. Arī ar to aizstājot. Zeķītēm nepietika ar 100 gramīgo ficīti. Man nācās paņemt kaut kādus 5 gramus vēl no otras ficītes. Labi, ka man tāda bija. Es plānoju arī vēl vienas vispārīgi medus zeķis uzadīt, bet tur tiešām jau ar šeit taisnu daļu, jo man ir vēl viena dzeltenā 7 brāļu zeķu dzīve. Un lai sanāktu vēl vienas zeķītes. Viņas ir tiešām burvīgas, viņas ir ļoti, ļoti skaistas. Redziet? Lai viņas mazliet atsvaidzinātu, tātad jūs jau redzat, man ir mazas bitītes izšūtas. Un viņām ir pat mazi spārniņi. Lūk, šeit arī redziet, bitīte ar spārniņiem. Tādas sfēriskas. Zeķis, no kurām es iedvesmojos, tās vispār bija mežģiņa rakstā. Un tās bitītes bija bez spārņiem, bet tā, ka es uzšovu bez spārņiem, mans meitas teica, nevar saprast, ka tās bites izskatās pēc kāpuriem. Spārniņus vajag. Un tad man nācās domāt, ko un kā. Un pēc aizņības viņi šeit ir uzsieti tā kā. Bet vairākas reizes ievelkot adatiņu katrā reizē citā vietiņā, viņš šeit ir uzsietas. Tad vēl, bet bitītēm taču vajag arī ziediņus. Un tad man ir mazi ziediņi šur tur šūniņās izšūti. Tas, lai vienkārši lielāks prieks un tā dabas bagātība. Vienmēr sakot, lūk, šādas te man ir bišu zeķītes, bišu šūnu zeķītes, kurām nepietika ar 100 gramiem Novita 7 brāļu zeķu dzīves. Adatiņas numur 3. Ja es būtu adījusi 3,5, man būtu vajadzīgs mazāka valdziņu. Vēlāk es būtu varējis pāriet uz adatiņām numur 3 un būtu baigi forši. Nekā nesanāca. Nu, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Vai tā ir neveiksme? Nē, tā ir pieredze. Līdz ar to ļoti skaistas bišu zeķītes. Dabas bagātība māja mēnesī. Jā, purngaliņš ir. Nu, jūs jau zinat, ja? Jā, redziet, tas, kad pēc šūniņām tas labiskais adījums uzmet to kroku, un tieši tas pats sanāca, ja es no šejienes sāku adīt labisku adījumu. Tā ka īstenībā vajadzēja pēc esnības mainīt adatiņas. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Nākošais es stāstīšu jums par džemperīti Pūka.
džemprīti pūku es jums aizsāku stāstīt iepriekšējā stāstā. Šoreiz turpināšu. Bet par cik man ir līdzi mana radošā dienas grāmata, es atradu lapu, ko es jums solīju pastāstīt. Atcerieties manas ķiršu ziedu zeķītes, kur es pati, kā es teicu, es sazīmēju ķiršu ziediņus, līmēju papīra lapas, un tad tajās brīvajās vietās liku tos punktiņus, lai nāktu skaists raksts. Es esmu paņēmusi dienas grāmatā līdz to bildi, kā es te līmēju un zīmēju. Tātad šis ir, jā, tātad, lūk, šis ir mans rakstiņš. Šeit ir tātad sanumurēts. Lūk, apakšā var redzēt sanumurēts, un te ir rindiņas. Tā, jūs droši vien neredzat, kaut ko redzat, kur katrs ziediņš man ir pielīmēts. Tā, vai jūs redzat? Jūs neredzat. Pret gaismu skatoties, kaut ko mazliet redzēt. Tad es paskatīšos. Redziet? Nu, mazliet var redzēt. Vienvārds sakot, es katru ziediņu ņēmu un līmēju, jo es viņus grozīju tātad. Un tā es dabūju šo zīmējumu. Šo zīmējumu es lieku savā aprakstu mapītē, ko es esmu izveidojusi. Un, ja man būs, ja es kādreiz vēl izdomāšu ķiršu ziedu zeķīti sadīt, man jau ir gatavs rakstiņš. Tā ir par to džemprīti pūka. Tātad meitai iesāk vadīt, viņai jau iepriekšējais pūks džemprīts izrādās bija novalkāts 2 gadu laikā, un es šoreiz atkal no brušeta alpaka silk drops dzīves uzadīju džemprīti. Džemprīts ir fantastisks foršs, man viņš ļoti patīk, bet šoreiz es viņu mazliet lielāk adīju. Un lieta tāda, kad es meitai, viņa dzīvo atsevišķi, un es viņai prasu, lai viņa izmēr, piemēram, es iesāk adīt reglānu līniju. Viņai nebija lineāls, un viņa man raksta. Reglāntā līnija, es viņai pastāstu, kurš ir reglāna līnija, jo, nu, neadītājs to nezin, un viņa man atsūta viena mazā ūdens pudelīte. Labi, es ņemu tādu ūdens pudelīti, kad man mājās ir piemēru, ir. Tālāk es viņai prasu, cik gara ir roka un cik garš no padusītes ir stāvadaļa. Viņa man atsūta, 1,5 pudelīte ir stāvadaļa un 2 pudelītes ir roka. Nu, es viņai teicu, tikai es ceru, ka mums ūdens pudelīts ir vienāda lieluma. Un tātad es uzadīju viņai šo džemprīti pūka. Parasti es iekļaujos 100 gramus, tas ir 4 ficītes. Šoreiz man nācās 106 grami, jo, acīm redzot, man reglāna līnija sanāca garāka. Iespējams, man bija garāka ūdens pudelīte. Jā, džemprīts šoreiz tāds mazliet lielāks un brīvāks, bet mohēra veida džemprītīm šeit, nu gan no mohēra šeit ir alpaka, viņš ir ļoti silts, pieklājas būt arī tādiem mazliet tādiem brīvākiem. Meitai džemprīts ir radots, viņai ļoti patīk, viņa jau ar to iet uz darbiņu, un viņa grib arī vēl kādu, bet tādu, kuru var vieglāk kopt. Un es ļoti labi saprotu mūsdienu jaunatnī, jo viņiem vajag viegli, ātri, tas dzīves ritms ir tik strauši, kad viņiem nav laika tur mazgāt ar rokām, izklāti, cevišķi mājās ir kaķītis ļoti hiperaktīvs, tikpat cik meita, un kāda saimniece tāda meita. Un līdz ar to viņi grib kaut ko vienkāršāku, un par to kaut kad es nākotnē arī piedomāšu, jo dzīves man dažādas ir. Jā, džemprītis pūka ir gatavs, atdots meitiņai, un tagad stāstu par nākamajām zeķītēm.
Tātad turpina zeķītēm, bet, kā es saku, es neādu vienkārši parastas zeķu dzīves, man vajag kaut ko īpašu. Šis īpašais šoreiz ir atkal no Nīnas Laitinenes, tātad somu zeķu dizaineres. Viņa arī džemperīšus dizainēja, dažādus rakstiņus, fantastiski. Viņi iet ļoti interesanti tie raksti, sarežģīti, līdzīgi kā Japāņu rakstu grāmatās. Un šoreiz viņa piedāvāja uz mātes dienu adīt mātes dienas zeķes. Man nesanāca atkal laikā, bet es pēc tam mēģināju adīt. Viņa atkal katru dienu deva, tas ir rots, katru dienu deva pāris rindiņas no šīs zeķes un bija jāda. Tā kā es sākumā, tā informācija bija pietiekoši maza, es īsti nevarēju saprast, vai zeķes ir cik garas, jo ar to valdziņu skaidu es īsti nevarēju saprast, kādu zeķu dzīvi ņemt man un adīt zeķes. Bet es tāpatās beidza šī kopadīšana, es biju visas schēmiņas saglabājusi skaisti. Tas ir ots. Un uzadīju mātes dienas zeķes, kā tas ots spēj izsist no līdzsvara. Adīju zeķītes no Relanas kolibrī zeķu dzijas, kas maina krāsiņu, un otra ir Alīza baltā. Normāla zeķu dzija. Adatiņas numur 2,5, bet tā kā te bija ļoti daudz valdziņi, man tas baigi sāka uztraukt, jo es ar adatiņām 2,5, es esmu visu laiku teikusi, ka es adu vaļīgi. Es sapratu to, kad paskatoties, kā citi ada vaļīgi, es neadu vaļīgi, es adu brīvi, jo man nekad nevar redzēt to diedziņu, kas ir paslēptais. Citiem var to redzēt. Tas man nepatīk. Bet, lai kā es adīju tātad valdziņus, tā zeķītes tā kā pēc viņas aprakstiņa, izņemot uz augšpusītē, tomēr likus 60 valdziņu. Man savādāk likās bišķiņ pār daudz. Labi. Stāstu pa zeķītēm. Tātad, lūk, šī te ir, mums te odi lido, šis ir odu gads. To es atvainojos. Tas nav iestudēts. Tātad, lūk, šādas te ļoti skaistas zeķītes, kas man bija pa grūtumu. Saistības tas baltais rakstiņš, aprakstiņā ir uzzīmēts ar melnām rūtiņām. Un tam man visu laiku pie sevis bija jāpasaka, jo man juka brīžiem. Un te es te visu laiku pie sevis teicu, melns ir balts. Tātad melnās iezīmētās raksta rūtiņas man ir jāda baltas. Tas man ļoti bieži juka nos, bet, kā es saku, ļoti labi somu dizainām, ka viņi sadala tātad rakstu tā, ka padatiņām, ka es varu redzēt, kur es varu nokļūdīties. Un tas tad ir neiespējami nokļūdīties nākamajai zeķītei rindai, jau tur redz, kur kaut kas nav kārtībā. Tātad kolibrī zeķu dzīve, viņam maina krāsiņu no vienas uz otras. Bet es negribēju īsti, tā sekcija ir liela, šeit mainās arī krāsiņas, nezinu, vai jūs redzat, es negribēju attīt kamoliņu, to ficīti, lai sāktu otru zeķīti tieši tāpatās. Un es turpināju adīt, sanāk, lūk, šādi turpinās tā ficīte. Un, lūk, šādi aiziet otrai savādākas krāsiņas, un tikai šeit sākas tas pats, ar ko sākās šeit. Tātad īstenībā man pēc taisnības būtu veselas zeķes daudzumā nepieciešams noārdīt nosti otrai zeķītei. Es latvietis taupīgais un varbūt mazliet skopais, bet mūsdienās tas ir normāli, ka zeķītes nav gluži vienādas, viņas ir dažādas, galvenais rakstiņš ir viens un tas pats, un tās zeķītes ir fantastiski skaistas. Un atkal kopadīšana, kur piedāvā bez maksas šo adīt, es to, protams, izmantoju, jo vēlāk viņi šo rakstiņu liks kaut kādā grāmatā vai žurnālā, un tas būs maksas. Tādēļ labprāt izmantoju visu, kas ir bez maksas. Tā, tas par zeķītēm viss, tagad ķersimies pie topiņa.
Es uzreiz atvainojos par visām dabas skaņām, kas te notiekās. Mēs esam kalnu namiņā, mēs esam laukos. Jā, te ieldo bitītes, ieldo kāmenes, un mēs viņas glābjam, un lapsenes, un irši. Nu, te ir viss, ja. Ar zaķi cīnos jau pusnaktī, 7 no rīta, ar stirnām arī dienas laikā. Nu, mēs dzīvojam meža maliņā, ar to jāsadzīvo. Labi, nākušais topiņš. Nākušais topiņš ir tas, ko es teicu, ka es adīšu testa adījumu. Visdrīzāk, vispār bija plānots, ka šis aprakstīns iznāk 29. maijā. Vai tas tā iznāk vai nē, es īsti nezinu, bet nosaukumu es nemācēšu droši vien izrunāt. Gooseberry tea. Meitene bija. Es ielikšu visu informāciju uz ekrānu, jo es tiešām nevaru visu atcerēties, kura dizaineri bija Karolīna, kura bija, šī bija Ksenija, jā. Tātad es pie viņas adīju šo Gooseberry topiņu. Lieta tāda, ka es jau vienā reizē biju pieteikusies pie viņas uz testu adījumu, bet viņa man nepaņēma grupiņā. Viņa paņēma tikai 2 cilvēkus no katra izmēra. Es šoreiz adīju 3. izmēru, tātad C izmēru, un pieteicās atkal ļoti daudz meitenes, bet mēs esam uzadījuši topiņu, kuram jābūt 29. maijā gatavam. Mēs esam uzadījuši kādas 4 meitenes tikai topiņu. Līdz ar to ļoti daudz saņem bezmaksas šo aprakstiņu un neada. Tas, man liekas, dizaineram ir diezgan nelāgi un ļoti nesmuki no meitiņu puses. Es laikam dizaineris vietā turpmāk darītu tā, ka es pat daļām aizsūtītu. Ja iesākt sadīt, tad turpina testa adījumu. Tā, iesāku šo testiņu. Es ilgi domāju, no kāda zīs, jo ļoti negribēju pirkt un es jo man mājās ļoti daudz zijas, bet es gribēju šo topiņu tādu vieglu, mīkstu, baudām, foršu. Un man tas bija tāds, es nebiju uz radošā viļņā, man bija tāds iekšējs stresiņš, un es īsti nevarēju izdomāt, ko es īsti gribu, ko es negribu. Es uzadīju šo topiņu baltā krāsā. Es ļoti labi apzinos, ka baltu krāsu man nesāt, bez aizņems pie manām zilajām lūpām, kuras tagad mēģināju noslēpt zemes spilti sarkanas lūkrāsas. Balta krāsiņa man īsti nav laba, bet kas šim topiņam ir foršs? Es viņu adīju no Drops Floriņas un mohēras pavadienu, jo es jau iepriekš stāstīju, ka es negribu adīt no kokvilnas, es gribu, lai viņš ir mīgs, foršs un silts. Man bija viena drops vicīte Floriņai, un es paņēmu mohēru, ko man mamma iedeva tāds vairākas kūciņas, un saliku kopā un adīju, un ļoti foršs sanāca. Viņš sanāca viegls un mīgs un tam līdzīgi. Bet man bija viena drops vicīte, un pēc tam es aizbraucu uz veikalu, protams, jau kam man nepietika, un es neizmantoju tos krājumus, kas man mājās, nopirku vēl 2 vicītes. Un pēc tam es braucu vēl vienreiz uz veikalu, jo man pietrūka vēl, un es nopirku vēl 2 vicītes, no kuras es izlietoju tikai vienu. Tātad man krājumos tāpatās palika tā viena drops Floriņas vicīte. Malacis. Labi, tagad par to topiņu. Man pēc aizņēmuma šis rakstīns ļoti patīk. Hei, es viņu uzvilkšu. Tā, es viņu esmu uzvilkus, un man viņš ļoti patīk. Viņš ir ļoti tāds mīgs un foršs un tam līdzīgi. Pēc aizņēmums viņš ir kā vasaras topiņš, viņam ļoti interesanta konstrukcija. Tā, pirmkārt, mēnesiņš tiek veidots šeit valnītī. Ļoti interesanti. Pirmoreiz kā adīju, bet izmēģināju to, ko dizaineris saka. Šis rakstīns man pašai ļoti patīk, un te viņš iet lielumā, līdz ar to plašumā. Džemperīša piegriezni pēc aizņēmums viņš ir šāds, un man biedēja viņš, kā viņš turēsies virsū vispārīgi, jo viņš ir trapecīta tāda. Bet viņš turas tīri labi, nekur nekas nevelkas. Kas man vēl patīk? Man patīk, kad ir zema šī te vietiņa. Pēc aizņēmums pēc priekš C izmēra vajadzēja šeit vēl vienu rakstiņu adīt. Es neadīju, jo es esmu augumā mazs, viņa arī to teicu. Līdz ar to man ir 6 bumbulīšu rindas, kuras veido ar tamboradatiņu. Bet man viņš ļoti patīk. Viņš ir mazliet caurspīdīgs, jūs redzat man apakšā manu tumšo klētiņu, bet vasarā ar teiksim, citu apģērbu, piemērotu apakšveļu vai baltu topiņu, viņš ir ļoti labs. Tātad, kā es teicu, viņš ir ļoti mīgs, viņš ir foršs, un īsnībā uz tādiem
es jau uz kādiem 15 grādiem laukā mierīgi viņu jau var nesāt, jo īsti vasarai man viņš būs pa karstu. Tātad vēsām vasaras dienām man ļoti, ļoti skaists topiņš. Jā, tas ir par topiņu viss, tad es stāstīšu par pēdējām gatavajām zeķītēm. Nekas īpašs, man vienkārši viņas bija jāatjauno, ja es viņas biju jau pārdevusi, un tās ir lūk šādas te pusgarās zeķītes, standarta ķeltupiņu raksniņš, adītas no Alīzes zeķu dzijas ar ļoti skaisto purngaliņu, kā es saku, es vairāk netaisu tādu taisnu, un nav vērts. Uztaisu tādu skaistu apaļīgu, un jā, zeķītes ir gatavs. Man viņš ļoti, ļoti skaisti, ļoti, ļoti viņas patīk, man viņas īsti nav pašlaik uz doto brīdi vēl nofotografētas, uzfilmētas un tam līdzīgi. Droši vien es filmēšu savas kājas. Tā jau jūs redzēsiet, bet man viņas ļoti patīk, viņas ir ļoti, ļoti foršas. Tā es tūlīt paskatīšos, cik viņas svēra savā dienas grāmatām. Tūlītās. Zeķītes svēra 140 grami, lūk, kāds man kaķīts, 140 grami, un jā, tas ir zeķītes līdz celītim, jā, valnītis 80 cm, pārējie pēc tam uz 88, un pēc tam diezgan vēlu sanāca man sākt no raukuma, ļoti vēlu, kaut kur tikai šajās te vietās, un pēc tam vēl pēc papēdīšu. Bet viņas ir ļoti skaistas, viņas ir ļoti, ļoti foršas, siltas un izturīgas un tā. Jā, ļoti ātri pastāstīju par šīm zeķītēm. Tagad es jums stāstīšu, kas man ir procesā. Tātad stāstīšu par to, kas ir procesā, un ja jau saka visi par neveiksmēm arī stāstu arī par neveiksmi. Darbiņu, ko es ārdīšu ārā. Un tās, lūk, ir šādas te tulpīšu zeķītes. Kādēļ te es viņas ārdīšu ārā? Pirmkārt, viņas ir radītas no Drops Nord, meža zaļa krāsa un salvijas krāsa. Šeit iet tās no zeķu dzija no ķiršu zeķītēm, pilnīgi atlikumiņš, lūk šāds. Un, vienkārši gribēju atlikumiņus izsatīt, bet es viņus ārdīšu ārā. Kādēļ? Man viņas liekas ļoti tumšas, drūmas, un mana meita teica, neņem par fonu šo salvijas krāsu, būs par tumšu. Atkal es ņēmu, klausīju, es neņēmu, neklausīju. Runāsim, kā ir ieberzos. Bumeranga papēdītis, visi baigi forši. 56 valdziņi šeit, un es pārgāju uz 60 valdziņiem. Un tad, bet es skatos, man tik maz tās tulpītes sanāk, un es skatos, visiem ir tās tulpītes vairāk. Tātad, es pārprasīju Līgai, viņa tiešām, viņa no šīs dizaineres citas zeķītes, un es viņai prasu,
tiešām jūs sadat uz 72 baldziņiem, jo es sadu tātad nevis vaļīgi, bet brīvi, un man jau 60. Atcerieties, es pat visbulīšu zeķītes ar 56 adīju, un man viņas likās, ok, un viņa saka, jā, ar 72 baldziņiem ar adatiņām numur 2. Ko es darīju? Es ņēmu visas savas šī gada zeķes, tur sniegu pārsniņu, visbulīšu, ķiršu ziedu, visas, kas man tur bija, sirsniņu, visas ņēmu un vilku un skatījos, vai es tiešām 56 valdziņu zeķu dzīvu, krāsēni, kas visi iet rakstēna, nevar uzvilkt kājā. Nē, es varu. Nu, kur vēl 72? Man jau pusgarai zeķītē ir 88 valdziņu augšdaļā, 72 lejā. Es nobijos, bet šo zeķīti sārdīšu ārā, drūmuma dēļ. Un tālāk es izdomāju, es paklausīšos, ko man meita saka. Un viņa man izvēlējās, es viņai saliku dažādas krāsiņas, un viņa man izvēlējās lūk šādas. No Hobby, disko zeķu dzīvi, tātad neona krāsas zaļa, Veronikas krāsotā, plaškrāsas dzīve, un tas pats kolibrī, ko es adīju mātes dienas zeķītēm. Viņa man lūk salika lūk šādas te krāsiņas. Es vienkārši gribēju to dzīves priecīgumu, un es sāku adīt zeķītes. Adatiņa nokrita. Ar adatiņām numur 2. Tās, kas man no mantiņu adīšanas ir fantastiski izlocījušās. Un adu lūk šādas. Kā jums liekas, ir labākas? Man liekas, kad ir. Vismaz tās puķītes, tulpītes var redzēt vairāk. Arī maijam. Kāpēc es maijā adu tulpes? Tāpēc, ka mums parasti tulpes zied maijā. Mums Rīgā pašlaik ceriņi nozied, mums vēl nav atvērušies. Mums šeit viss ir vēlāk. Nu, lūk, tā tad adu šādas 72 valdziņi. Pārvilkt var, bet man tāpatās šeit liekas par daudz valdziņu, jo te es ņēmu, saistības jau nav būtiski, ko man tā lapiņa ir ar pierakstiem, bet tur augšā es ņēmu 64 valdziņus. Man tas liekas baigi daudz, 64, un te ir 72. Adatiņas numur 2, nē, nu sanāk jau skaisti. Bumeranga papēdis. Skaists. Viss ir super. Zaķītes atdzīvs priecīgākas. Salīdzinājumā šīs un šīs. Nu, ir gaišākas, tādas priecīgākas, pavasarīgākas. Vienīgais mazliet biedē tas elektrozaļais. Jums viņš izskatās tāds bāli zaļš, man viņš ir tāds, tā kā acīs spiežas iekšā. Ja var sakot, lūk, šādas te man ir zeķītes. Te odi lidinās. Procesiņš, kas man top, un procesiņš, ko es ārdīšu ārā. Bet te parādīšu vēl vienu dzīvu, ko es pasūtīju no Temu, un tā bija 3 paka. 3 paka. Un tā ir lūk šādas te krāsiņas. Šī dzīve būs ļoti laba, teiksim, lakatu adīšanai, bet es domāju, arī zeķēs var likt iekšā. Kas man šeit patīk? Šeit ir vismaz uzrakstīts, ar ko cik daudz adīt, bet sastāvs pat ir uzrakstīts 75 vilni, 25 akrils. Un tā kā zeķu dzīve, domājieties forši tāda pārēņa zeķu dzīve. Bet, kas man patīk, šeit te ir 510 metri uz 100 gramiem. Ieteicam sadīt 2,5 adatiņā. Ļoti labi. Teiksim, tādām kā tulpīšu zeķītēm būtu ļoti, ļoti forši īstenībā man patīk. Lūk, šādas te dzīves pasūtīju vēl no Temu. Un, jā, visas iespējas būs to izmēģināt. Bet tagad tā, es jums parādīju procesiņu, un nākošais process, ko es to tā sadīšu, būs ekstra garās zeķes, kuras jūs jau zināt, kā es viņu sadu, un nekas īpašs tur nav. Bet, ko es tālāk adīšu, es pašlaik tiešām nezinu, kaut ko prāta atslozēt, droši vien atkal kaut kādas zeķītes sameklēšu īsās. Jā. Bet tas šim stāstam arī būs viss. Esmu izstāstījis jums savus plāniņus, procesa darbiņus un tultiešu tupus, rāpus, kartupeļu, vagās bakstīšu kartupeļus iekšā,
lai jums ir ražīgs dārza gads, un lai jums ir ražīga vasara darbiņos. Es gan zinu, ka tiem mazāk laika paliks, bet esiet veseli un priecāšos par īkšķīti. Pateicos par kanālu abonēšanu un tiksimies droši vien nākošais. Paldies, ka noskatījāties. Bet tie, kur vēlas, es piedāvāju mazliet paskatīties un pastaigāt ar mani kopā pa Ķemeru meža taku, kurā var saklausīt klusumu un saskatīt bezgalību.